Cilvēka ziņkārīgajā dabā ir izmantojot materiālus, ko mums piedāvā zemeslode, veidot jaunas lietas sākot no vienkāršiem rokas instrumentiem un beidzot ar lielām un sarežģītām celtnēm, kas veido mūsu pilsētu infrastruktūru. Šis ir ne tikai process, kas uzlabo cilvēces iespējas ceļot pa pasauli, bet arī dod iespēju radīt jaunus produktus un pakalpojumus. Bet, protams, radot jaunas lietas ir jārēķinās ar to, ka tas ir mācīšanās process un kļūdas ir neizbēgamas. Jo sarežģītāks process, jo lielāka iespēja, ka tā laikā tiks pieļautas milzīgas kļūdas. Šodien apskatīsim 5 katastrofālas inženierijas kļūdas, kuras tika pieļautas neuzmanības vai nezināšanas dēļ. Pirms turpinu šo video, vēlos, lai piesako man Instagram un abonē šo kanālu. Tacoma Narrows tilts Amerikas Savienoto Valstu Vašingtonas štatā sabiedrībai tika atvērts 1940. gada 1. jūlijā. Savā laikā esot viens no lielākajiem tiltiem ASV, tā kopējais garums bija gandrīz 2 km. Ātri vien pēc tilta atvēršanās tika konstatēts, ka tas pie lielāka vēja nekontrolējami šūpojās. Šī šūpošanās bija neveiksmīgas inženierijas rezultāts. Laikā, kad tilts tika celts, aerodinamiskā ietekme uz tā konstrukciju bija sekundāra problēma, ko daudzi inženieri pat pilnībā ignorēja. Šī kļūda noveda pie tā, ka tikai 4 mēnešus pēc tā atvēršanās tilts drošības apsvērumu dēļ tika slēgts. Tika ieplānoti vairāki veidi, kā apturēt tā nekontrolējamo kustību, bet tie diemžēl netika realizēti. 1940. gada 7. novembra dienā ārā plosījās vējš, kurš sasniedz pat 64 km ātrumu stundā. Tilta konstrukcija nespēja izturēt tik spēcīgas vēja brāzmas, un tā vidus sabruka iegāžoties Tacomas ūdens kanāla sašaurinājumā. Lai šis negadījums neatkārtotos vēlreiz, līdzīgu tiltu konstrukcijas tika nostiprinātas un tie tiek eksploatēti pat līdz šodienai. 1971. gada 7. jūnijā Padomju Savienības Sojuz 11 misijas astronauti sasniedz savu kosmosa galamērķi – Salut 1, pirmo kosmosa staciju cilvēces vēsturē. Pēc tajā pavadītām 22 dienām visi 3 misijas astronauti 29. jūnijā plānoja pamest staciju. Lai to izdarītu, viņiem bija jāpārsēžas atpakaļ savā kosmosa kapsulā, kas pēc tam no orbītas atgrieztos atpakaļ uz zemeslodi. Pametot kosmosa staciju, astronauti tajā atstāja arī savus spiediena terbus, jo tie bija lieks svars jau tā mazajai atgriešanās kapsulai. Krītot cauri atmosfērai, kapsula ar visiem 3 astronautiem beidzot nolaidās uz Zemes. Glābšanas komanda, kas sagaidīja astronautus pēc kapsulas atvēršanas, konstatēja, ka visi 3 vīri bija bezsamaņā un neelpoja. Par spīti reanimēšanas pasākumiem viņus neizdevās atdzīvināt. Nevienam nebija ne mazākās nojausmas, kāpēc astronauti ir miruši. Pēc izmeklēšanas tika konstatēts, ka dizaina kļūdas dēļ kapsulas savienojums no kosmosa stācijas atvienojās nepareizi, tādā veidā radot milzīgas vibrācijas, kuru rezultātā spiediena uzturēšanas vārsts kapsulā atvērās, izlaižot no tās visu skābekli un spiedienu. Spiediena un skābekļa bada nomocīti astronauti mirā ātrā un mokošā nāvē. Līdz šodienai šie ir vienīgie zināmie kosmosā mirušie astronauti. Jauna beisbola stadiona būvniecība Viskonsīnas štata Milvaki pilsētā tika uzsākta 1999. gadā. Viens no šī stadiona galvenajiem jauninājumiem bija liels atbīdāms jumts, kuru iespējams atvērt vai aizvērt atkarībā no tā, kādi ir laikapstākļi. Lai uzceltu šo milzīgo konstrukciju, talkā tika ņemts arī viens no lielākajiem un masīvākajiem pacēlājkrāniem pasaulē – Big Blue. Šī aparāta operēšanā bija nepieciešams izmantot 4 cilvēkus. Veicot atveramā jumta konstrukcijas pacelšanu, pacēlājkrāns tika manevrēts tā, lai konstrukcijas gabals tiktu nostādīts pareizajā vietā. Šajā dienā bija neraksturīgi stiprs vējš, kurš sasniedz pat vairāk kā 40 km ātrumu stundā. Veicot pēdējos manevrus, no krāna sāka nākt dīvainas skaņas un īsi pēc tam tas sabruka. Kritiena laikā viena no konstrukcijām aizķēra grozu, kurā atradās 3 strādnieki. Krītot no apmēram 100 metru augstuma, viņi no trieciena pret zemi mira momentālā nāvē. Pēc negadījuma izmeklēšanas tika konstatēts, ka šoreiz pie tā nebija vainīgi inženieri, bet steigā pieļautā krāna operētāja kļūda. Lai nenokavētu atvēršanās datumu, kompānija, kas veica celtniecības darbus, steidzināja savus darbiniekus un neskatoties uz brāzmaino vēju, kura laikā tik smagas konstrukcijas ar šo pacēlāju krānu nedrīkst celt,
tomēr izlēma to darīt, beigu beigās novedot pie šī fatālā negadījuma. Pacēlāja krāna konstrukcija nespēja izturēt tā radīto papildus slodzi un sabruka. 2001. gada 12. novembris. American Airlines pasažieru lidmašīna ar 260 cilvēkiem nogāžās dzīvojamajā zonā Ņujorkas piemalē, īsi pēc tās pacelšanās no Johna F. Kennedyja lidostas nogalinot visus pasažierus, kā arī 5 cilvēkus uz zemes. Šim negadījumam notiekot tikai 2 mēnešus pēc 11. septembra uzbrukumiem, ASV valdība ātri reaģē, apturot visus komerciālos lidojumus tās gaisa telpā. Negadījuma izmeklētāji un FBI dodas uz avārijas vietu, lai noskaidrotu tās cēloni. Lai arī tiek meklētas teroristu sabotāžas pēdas, tās netiek atrastas. Pāris kilometrus no negadījuma vietas ūdenī tiek atrasta lidmašīnas astes daļa, kas atbild par tās horizontālo vadību. No pirmā skata izskatās, ka aste no tās ir vienkārši atlūzusi, bet pēc sarežģītākas izmeklēšanas tiek noskaidrots, ka tas nav noticis dēļ sprādziena vai kādas citas ārējās iejaukšanās. Pēc melnās kastes ierakstiem ir redzams, ka pilots, kurš vadīja lidmašīnu cenšoties izvairīties no turbulences, ir to agresīvi stūrējis. Astes daļa īsā laika posmā ir vairākas reizes nežēlīgi manevrēta līdz mirklim, kamēr tā nespēja to izturēt un atlūza. Pēc tam lidmašīna vairs nebija vadāma un ietriecās zemē. Šajā negadījumā daļai tiek vainots pilots, kā arī Airbus kompānija, kura ražoja šo lidmašīnu, jo tā bija pieļāvusi scenāriju, kurā cilvēciska kļūda varēja novest lidmašīnu līdz tās konstrukcijas salūšanai. Vācija. 1998. gada 3. jūnijas. Netālu no Ešhedes pilsētiņas ar 180 km lielu ātrumu traucās ātrgaitas vilciens, kurā atrodās 287 pasažieri. Pēkšņi vilciena aizmugurējie vagoni noiet no sliedēm, un tas ietriecās tuvējās pārbrauktuves konstrukcijā. Brutālā sadursme nogalina 101 un ievaino vairāk kā 80 cilvēkus. Pēc izdzīvojušo negadījumu liecinieku teiktā, pirms avārijas vilciens esot bijis nestabils un no tā apakšas esot nākusi dīvaina skaņa. Pēc tam vairāki vagoni sliežu pārējā nogāja no galvenajām sliedēm, un tas notika tieši pirms auto pārbrauktuves tilta. Šie faktori negadījumu padarīja daudz smagāku, nekā tas varēja būt atklātā vietā, jo smagā pārbrauktuve uzgāzās uz vairākiem vagoniem, to saspiežot un nogalinot cilvēkus. Izmeklēšanas rezultāti secina, ka pie vainas bija uz vilciena uzliktie riteņi, zem kuru metāla riepām atradās gumijas manžetes. Tas deva iespēju metāla riepai izliekties katrā braucienā, un pēc kāda laika šī locīšana vienu no riepām pārlauza, kas padarīja attiecīgo vagonu nestabilu, tā arī izraisot šo negadījumu. Kopš tā laika šādas konstrukcijas riepās ātrgaitas vilcienos vairs netiek izmantots. Nu ko, tas arī šodienai viss. Neizmirstam saspiest laiku, abonēt šo kanālu, piesakot man Instagram un dalīties ar šo video. Tiksimies nākamreiz. Atā visiem!